ka iespējams tiks šodien lēmts par finansējumu samazinājumu augstākai izglītībai, kur jau ir ļoti daudz cietusi un ir viena no tām nozarei, kurā ir visvairāk samazināts finansējums. Apmēram 2 miljoni, kas tiek prognozēts, kas varētu tikt samazināts. Procentuāli ļoti liels uz visu augstākās izglītības budžetu kā tādu, kas nozīmē vismaz pēc tādiem provizoriskiem aprēķiniem Rīgas Tehniskajā universitātē 20% samazinājumu valsts budžeta vietām. Tātad tas nozīmē, ka ļoti daudz studentiem vai nu studiju vietas izmaksas samazināsies, kas nozīmē kvalitātes kritumu, vai arī tas nozīmē, ka tiks zaudēts budžeta vietas. Un ņemot vērā, ka sevišķi jaunieši ir tie, kas vairāk no valsts izbrauc, mūsu satrauksmes ir tāds, ka šis ir viens kārtējais solis, lai tikai stimulētu šo cilvēku eksportu no Latvijas. Dievs, dod viņiem prātu! Dievs, dod viņiem prātu! Dievs, dod viņiem prātu! Ceram, ka Ķiļkungs darīs zinām to ministru kabineta locekļiem un cīnīsies par to, lai mūsu izglītības sistēma netiek sagrauta un lai dara to, ko paši nobalsojuši. Tā lieta, es domāju, ir diezgan skaidra, ka vismaz es un gan jau arī pārējie ministru kabineta locekļi saprot, ka publiskais finansējums augstāk izglītībā būtiski jāpalielina. Taču, tādēļ nav jēgas tagad vienkārši kaut kā kāpties apakaļ. Es domāju, tas ir diezgan vienkārši un skaidra loģika. Skaidrs, tad rītdien mēs gaidām rezultātu, domāju, šodien jau jūs redzēsiet, ka nebūs nekāda griezieni, ne mazākais santīms netiks nogriezts augstākai izglītībai. Ja tas līdz tam šodien vispār nolieks lemšana, tā var gadīties, ka vēl mēs vienkārši netiekam līdz lemšanai. Tā kā uzreiz neprasiet rītdien, jo varbūt būs rītdien sēde, varbūt parīt, varbūt pirmdien, tā kad saruna. Skaidrs tikai viens, ka vēl Saeima par to lems pirmajā un otrajā lasījumā, un studentu arsenāls vienmēr ir gatavs. Es vēlreiz mēģinu jums pateikt, ka tā argumentācijas līnija, kas mums ir no Izglītības zinātnes ministrijas, ir, ka kustība šajā virzienā zināmā mērā bezjēdzīga no tā efekta viedokļa. Tā kā pat no pragmatiskā viedokļa nav jēgas šo jautājumu vienkārši likt uz dienas kārtībā. Man sanāca Pauls galam dzirdēt, ko ministra kungs solīja Ķīlis Roberts. Konkrēti solījumi netika izteikti, bet mēs ļoti ceram, ka ministrs tomēr pastāvēs par savu nozaru, kur viņš pārstāv, un tomēr neļaus šo budžetu samazināt, kurš jau ir tā ļoti daudz ciets. Tā kā ceram uz ministra atbalstu. Es domāju, ka tas ir viens no kritērijiem arī, lai novērtētu, kā ministrs darbojās, vai viņš spēja pārstāvēt savu nozaru pienācīgi vai nē. Atdodiet mums mācībām, aizvērst šo naudu! Saņemieties, domājiet! Es gribu studēt! 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 Šeit nedrīkst. Ko tur gribēji nolikt? Šo te dāvanu ministrijai par to, ka, ja mums nevajadzēs vairāk datoriķus, tad lai viņi paši taisa savus dators un programmē. Mums taisās atņemt budžeta vietas un finansējumu augstskolai, un mēs neesam ar to laimīgi, mēs neesam. Mēs ar to nesamierināsimies. Dziediet un spēlējiet paši! Dziediet un spēlējiet paši! Nejaucam, bet ceļam! Nejaucam, bet ceļam! Nav izglītības, nav valsts! Nav izglītības, nav valsts! Nav izglītības, nav valsts! Nav izglītības, nav valsts! Mēs šeit paliksim, ja vien atļausiet! Mēs šeit paliksim, ja vien atļausiet!